Sezonas beigās, bet tikai kā sezonas pēdējās apmēram. Tad jau redzēsim, bet nekāds ieskaitīgs. Aleksandrs. Es? Jā. Es gribēju vajag paldies. Es jau gribēju tev mainīt mašīnā, lai es paliec strīdā un es varētu braukt. Tad paliek kā... Tad pa lielam īstenībā šī punktā es saprotu, ka jāpaliek pie tā, ka paliek tā kā pagājuši gadu izņemot faktu, ka tās mašīnas, kas piedalās pro klasē, nepiedalās trīsās. Pārējās dubotās dolārā. Kāds tagad plus, kāds? Tad ir vienot noteikti. Tu mūvē mašīnu iešāpā? Jā. Vīzi? Ideāli. Nē, pagaid. Kāpēc tā mašīna? Es uzskatu, ka tā mašīna arī var braukt. Es arī uzskatu, kāpēc tā manējā mašīna nevar braukt. Nē, es domāju, tas braucē. Braucēs. Es nevaru braukt. Tāpēc mašīna jau būs vērtējuši tāda mašīna kā cilvēku. Nē, tas pats, kas pagaidīt. Tāpēc, ka tas gribēs, tas uzbūvēs tādu mašīnu brauks. Bet nevis paņems mašīnu brauks. Lai arī mašīna nebrauks. Viss tā mašīna nebrauks. Nevajag taisīt barda. Ja tā ir brauks, tad viņš pirmoreiz brauks ar mašīnu. Arī skatītājs atnāk, viņš brauc. Kas tur brauc? Mūzikas ar savu mašīnu? Skaļāk runā pro klasēm, mēs tur runājam par strīti piorio. Nav riktīgi balsīs kaut kā. Es gribētu no strītiem vairāk dzirdēt. Jo reāli arī tie, es tāpēc visu laiku pasu tu, kam tev nav dūkas, kā tu jutīsies. Visu sezonu braucot, ko tu redzēsi. Dūgas nav rokas. Tik daudz dūkas. Lauta būsumu. Vienkārši kā tu jutīsies, ka tu esi iesācējis, ka tu esi bez dūgām, ka tu gribi attīstīties, un ka tur būs 10 pro mašīnas, vēl 10, kuras būvējās, līdzīgi pro ar dūgām un ar visu. Un kā tu jutīsies, vai tev gribēsies braukt, ka tu jutīsi un motivāciju mācīties un kaut ko ņemties? Vai jutīsi, vai tu nāks un piedalīsies, jo mums interesē, lai jūs arī nākat un piedalīties. Tas nepietiek tikai ar to, ka jā. Tāpēc jau mēs tagad runājam, lai mēs neaizbēgtu daudz projām. Lai mēs varētu normāli braukt. Tas jau Tur stimulē. jautājums vēl. Strīdā brauksiet. Paši brauks strīdā. Ko jūs uztraucaties? Vienkārši tā domāju, loģiski solis. Es zinu, mēs visi esam noguruši, vai saņemamies ātri, jā? Strītīgi, lūdzu, jautājums. Nu, piemēram, es un mans draugs brauks, un, piemēram, mēs gribam, piemēram, nu, tieši es braucu pa stadionu, kur apkārt ir dzelzs žoks. Es gribu, lai man būtu dugas, lai man būtu drošāk. Tieši tā. Tās dugas ir Nu, divi. jā. Nu, bet es negribu mēģināt, kas notiks. 80 Es jums vēlreiz skaidroju, priekšlikums, kā mēģināt, tas būtu instruments, kā mēģināt dabūt cilvēkus no pļauniekiem, no policijiem ar žurkām, līdzīgiem motoriem. Bet, nu, principā, ja 80 km/h tas arī ir neliels instruments, kā ierobežot tādas 4,4 litrīgas mašīnas braukt stacionā. Nākotnes vīzija. Nākotnes vīzija. Es domāju, ka nevajag, lai arī tās mašīnas brauks. Nevajag, iesbrauks tas negribētu. Ečam brāļu brauc, bet, ka zinu, viņš afi gēnu gāžu, es savu mazo embītu, un man vēl. Nu, reāli, afi, ja nevar, viss. Bet tad ir Ko tu gribi īrēt savu mašīnu un pelnīt to naudu tagad? Tu saproti, viņš ir standēt. Jā, man nafigēti. Vajag štuku. Tāpēc vienīgs ienāk krasē ar pro klasi. Strīdi, kuriem visi iet vienā kučkā, tikai strīdi atšķirās no pro ar to, ka viņiem nav. Kā viņiem? Jā, pārāk cik iet tandēmos. Ir obligāti prasības. Labi, neskaties, kas Japānā. Es domāju, ka Starp citu ir daudz viņu komentārs, kad ir strīta klasē Somijā un kur tur nākuši pie slēdziena, kad tajās klasēs nevar izmantot sporta beņķi, jo pie triecieniem ir sanācis tā, ka gūst lielas galvas traumas. Tieši tā, ir jāgāžās, jo beņķis nekur nepabīdās, bet paliec. Gan jau varētu būt. Tā ir. Labi, nav jau strīdā. Bet es tā saku, tā ir pašā strīdā. Tas ir ļoti par stāvu mašīnas, nav kā.
Šajā strīdā tikpat daudz pārbūs būs tāpat kā tajā pro klasē. Vai tad apvienojas, vienu noteikumu labāk klasē? Vālē. Bet tad atkal sāksies. Kombinizācija, Ar ātrumu. Palēņi dod normāli. Tā, visi sieti. Nu, paņem no mašīnu līdz. Tev vispār vajag šitās iepodām, ka visi brauc visu līdzi. Parasti nebrauc. Tur tā lieta, tur ir tas negodīgi. Teiksim, ar viņu mašīnu grūtāk samesties nekā standarts. Klausieties, bet tagad sanāk, ka strīta klasē ar pro klasi sanāk vienīgā atšķirība trases ātrumu. Jā. Bet tur jau tas efekts ir. Labi, pro klasi paklasēs tiešām nav strīdiem, jūs saprotat to? Tā ir maz strīds. Jūs abi saprotat? Cik tas? Par izaugsmi, par to, ka... Cik ir strīds? Pagaidi! Cik bieži jūs jutīsieties atkal apvainoti, atkal ne, nu... Tad te tāpat tās nav jāiet braukt, jo te tāpat tās visas tās Jūs visu gadu strīdiņi. Cik mēs to neesam atklausījušies, saprotiet? Jūs apzināties par to, kāda lietas noteikumi mēs mēnešos apspriežam. Klusumu! Labi, es braukšu strītā, jā, es braukšu. Tieši tā. Šogad? Jā. Beidzot šogad es braukšu, jā. Nākamgad, jā. Beidziet, Ir runa par to, ka tas ir tas pats, ka daļa strīta klases grib ielikt gan pamatskolā, gan universitātē. Tagad jau tāds sanāk. Un tagad visus to spiež. Un, teiksim, strīdā tagad, lai tā vietā, lai piesaistītu jaunus braucējus. Jā, tagad sanāk tā, ka uz masu nospiež, un mēs visi močiem strītā. Man ir godīgs, man pie viens ir. Trases brauc pa pilsētu. Man ir pilnīgi paralēli. Nē, demāk, Nē, tas ir vienkārši, es atbildēju. šausmas vispār ir Tagad ir runa to, ka visus vajag grib tagad tik un tā samest vienā katlā. Tagad negrib samest, tad saka, ka atdalās. Neatdalās, tāpat tā sākās. Sākās tehniski, tur tā kā arī saka. Tev tā mašīna no braukt, nenāk uz strīdu klasi. Brauc šeit runa par to, ka dubotās mašīna, ja viņi var braukt strīdu klasē, bet viņi jau nebrauc. Tagad sākās tehniski nosacījums. Vairs mums nemainās, tad nekas. Benzīns neviens, kad A finālā tajā savā strīdu klasē var braukt, nedrīkst to pro mašīnu būt A finālā, tad tā kaut kā atdalīt, nu. Ka tas to pro mašīnu jāiziet uz to pēdējā. Tas ir pro mašīnu. Nē, liekam, tā kā bija runāts. Viss bija normāli. Es jau sarunā klases mašīnu, tagad vēl strīdā. Ir vēl viens jautājums. Man vairāk Es tev vēlreiz, es trešo reizi atkārtoju. Kā atšķirās mašīna, kas ir braukusi pro līmenī ar pro braucējus? Ar to, ka man ir sabūvēta laba mašīna, bet es neesmu vienkārši pieteikts, es proti loģiku saprotu. Es esmu uztaisījis tienu pašu mašīnu kā tev. Tu nevarēsi strīdā. Tieši tā nebūs tāds, kurš tā būs uztaisījis pro klases mašīnu Bet uz to jau ir, bet tā ir tu, kas Ir tikai viena atšķirība. Dugas. Kā, nu leņķis, motors un... Tur daudz motori izkontrolēt. leņķis. Kāds leņķis. Standarta mašīnai kāds leņķis un kāds protoks mašīnai reizes. Vienkārši tikai atšķirība. Cik ir iebūvēti iepriekšējos gadus. Kādas droši. Jautājums. Man nevis jautājums, bet gan priekšlikums. Nu, Edijs Lēksā pagājušā gada pēdējā
posmā teica, ka, intervijā, ka viņam bija grūti braukt aiz tā, kurš brauca, lēnāk. Tāpēc es domāju, ka street vajag tikai dalīt ar ātrumu, nevis ar kādiem vēl ierobežojumiem. Viņš brauca street mašīnu. Kas viņam bija grūtāk braukt? Viņam grūtāk braukt ir priekšā braucoši lēnāks un, vienkārši viņš vispār nav parāds. Varbūt vienkārši pro braucēji tie, kas zina 100% brauks pro iet prom, un tad paliek tikai tie, kas varbūt vai toči brauks strīdā, un tad aprunās tiem, jau tādas problēmas. Jūs iedomājaties, kāda čupa būs protesti? Tām džekām kaut kas tur bija pārtaisīts, viņiem nav vairs ielas mašīnas. Viņam cik Paldies, Paldies, Pro! Es neredzu, kāpēc cik mašīna pro var sodīt. Cik būs dubotās strīdas? 10? Jā, 10. To nepareiz župa lapāna vēl mašīnas, kas tiks iznomāts. Tad jau tikai brauc par BMW var braukt, tikai Japāņu mašīnu. Bet reguliet arī, ka vēl ir lielākā daļa strīda. Uztaisīt tādu balsošanu, kuram ir pretenzijas pret tām dugām, ka ir kādam trasē? Dugas nav robežas, tam sarunas neietekmē rezultātu. Ietekmē rezultātu ātrums, lēņas. Iet pa mašīnu, ar ko atšķiras? Nē, ar ko? Tad jau pohuj, lai tās protaškas atbrauc. Nē, kāpēc?